sen draugi Jāni Nagli, mēs esam apsēdušies un mēs esam tad kopā izveidojuši šo uzņēmumu. Es zinu, ko Jānis dara, to viņš dara labi. Un es zinu, kā tur, mums nav liela pieredze kā takšu biznesa, bet mums mācīsimies. Šī būs arī labāka taksa kompānija bija. Es domāju, ka es Natālija Jansona, jo man liekas, ka arī kā taksistiem nav jāizskatās kā ieslodzītiem. Nav jāizskatās kā bandīti. Viņi varētu būt arī pieklājīgi, viņi varētu runāt valodās, viņi varētu arī skaisti izskatīties. Arī tas mums trūkst. Tādēļ šis ir tāds īpašs biznesa projekts. Bet es nenoslēpšu. Mēs arī ar šo kāpēsim. Bet sākums un beigas pietiek ar to, ka mēs vienkārši skatāmies uz to, kas notiek mums apkārt, kā viss tiek sabojāti un sapostīti. Mums jāsāk uzņemties atbildību par to, kas mums tāpat notiek. Un tad beigsim no tiem lieliem tautsaimniecības atvesaļošanas plāniem. Es vispār nezinu, kas tas ir. Bet es zinu, kā tā tautsaimniecība, tā ekonomika sastāv no maziem gabaliem, no mums visiem. Kam tā vēl ir interesi vispār biznesā Latvijā, ja aizsādāti tiek tikai bandīti. Ja mēs gribam veicināt iniciatīvu, mēs gribam veicināt, ka vispār kaut kas notiek. Mazas maigas ceptuves, veikali, mazi uzņēmumi, tad jāsāk sakārtot arī. Un kaut kur vienkārši jāsāk. Nevis ar lielu plānu, mēs visu vienlaicīgi darīsim pēc 10 gadiem. Sāksim šodien ar kaut ko maz. Mēs sāksim šodien ar teikšanu. Paldies! Paldies! Un lūdzu, aicinu Jāni Nagli, Baltika Taxi valdes locekli. Tiešām, jā, esmu šīs kompānijas valdes loceklis, arī viens no kompānijas dibinātājiem. Mūsu kāds ir uzdevums vai, teiksim, iegūms visiem. Es domāju, ka Latvijas valsts, Latvijas turisms ir iegūs ļoti labu zīmolu, tas ir Air Baltica, ar šo pakalpojumu klāstu, ar sabalansētību starp cenu, pieklājību, uzmanību, un trūkst vēl viens noslēdzošais moments šajā lietā, kad pasažieris tiek atvests uz Rīgu, tad arī tālāk, lai seko šī iestrādātā zīmola labie darbi. Un viena no tādām idejām, kā to var īstenot, ir arī šī taksometru kompānija. Dabīgi, kad mūsu uzdevums ir līdzīgi, kā tas ir Rīgas taksometru parkam, kas ir patreiz iestrādājusies ļoti labu kompāniju, tā saucamie sarkanie kebi vai sarkanie taksīši, cits viņus sauc par tomātiņiem, bet neviens viņus nepiemina sliktu vārdu. Un katrā ziņā mēs ar savu zīmolu arī gribam ne tikai viņiem līdzināties, bet arī viņiem pārspēt. Viņus arī pārspēt. Un es ceru, ka Leopolds Muižniekungs, kurš ir, teiksim, mūžu bijis šajā taksometru parkā, šajā taksometru biznesā, arī pienācīgi novērtē mūs, un abi divi mēs mēģināsim šo standartu pēc iespējas augstāk pacelt, lai Rīgai nav jākaunās. Otra lieta, es gribētu šodien pateikt paldies visiem, kas ir piedalījušies šī projekta tapšanā. Tas nav vienkārši, es uzreiz varu pateikt, tur ir ļoti daudz vēl darba, kas ir saistīts ar tā saucamo vides, labas pārvaldības sakārtošanu, ko parādīja vesela virkne noteikumu, ministra kabineta noteikumu, attiecīgie likumdošanas akti, pie kuriem jāstrādā. Bet par to šodien ne. Šodien par labo. Tātad pirmkārt jāpateicās ir Nordea Finance vai visai Nordea grupai, kas bija tik drosmīgi šajā te it kā bēdu laikā, tomēr atrast līdzekļus, uzticību mums un uzticēt savu naudu pārvaldībā pilnīgi jaunai kompānijai Baltika Taxi. Otrs, tas ir apdrošināšanas kompānijai IF. Arī šeit izrādās ir vides nesakārtotība, arī mūsu tas, teiksim, šis mežonīgais taksometru bizness, arī apdrošinātājs ir iedzinis tik dziļā uzmanībā pret šo biznesu, ka viņi baidās
apdrošināt mašīnas. Un tātad arī šī ir viena laba vēsts, un es ceru, ka arī kompānija to noturēs, kad viņa būs laba vēsts arī citiem šajā biznesā iesaistītajiem, sakārtoties un arī attiecīgi paplašināt apdrošinātāju skaitu, kuri gribētu piedalīties vai varētu piedalīties šī biznesa zināmā mērā atbildības sadalīšanā starp uzņēmējiem un patērētājiem. Trešā grupa, tas ir Mārupas pagasts. Arī viņiem šis bija revolucionārs lēmums, jo tas faktiski pagastā bija pirmais pieņemtais lēmums par licences izsniegšanu, jo pirms tam ar šo nodarbojās rajona padome, un pēc vēlēšanām viņi saņēma pilnīgi jaunu uzdevumu. Arī šeit ļoti tekoši, kvalificēti, profesionāli tika risināts jautājums. Kaut kādā mērā jāteic paldies arī Rīgas domei, kas arī pie šiem jautājumiem tomēr piestrādāja un ņēma vērā dažas īpatnības, kas ir šai kompānijai, kad mēs nācām ar jaunu redzējumu, ar jaunu piedāvājumu un ar jaunām iniciatīvām. Tad arī šeit jāsaka paldies. Tālāk mūsu šoferu apmācība nav iedomājama arī bez vienas, teiksim, varbūt sabiedrības daļas, kurai ir smagāk nekā citiem. Un tā ir, teiksim, invalīdu biedrība Apērons, kur attiecīgi mūs māca, jo tā ir arī liela māksla apkalpot arī handikapu cilvēkus. Un viņu ieguldījums ir patreiz varbūt ceļa sākumā, bet mēs to turpināsim. Un kā mazu velti arī 1. septembrī arī tos mazos cilvēciņus, kur mēro pirmos, teiksim, soļus uz skolu, arī mēs viņus mēģināsim paiet viņiem pretī un tajā dienā arī uz skolu, uz pirmo zvanu viņus aizvest. Tālāk gribētu pateikt paldies arī mūsu skolotājiem, ja tā var teikt, Leopoldam Ozoliņam un viņa komandai, jo attiecīgi, teiksim, jauno standartu vai likuma loču, noteikumu loču pareizāku iztulkošanu mēs ar viņiem dabūjām, nekā lasot varbūt tieši tos noteikumus, nosacījumus, kas ir uzrakstīti valsts valodā, dažādos reglamentējošos dokumentos. Tieši tāpat varētu pateikties paldies arī taksometru dienesta uzraudzības brigādei ar Māri Rudzīti priekšgalā, jo arī šeit bija nepieciešams konsultācijas, lai atrisinātu jautājumus, kā darboties kompānijai, kurai ir 3 licences, 3 dažādās vietās mēs strādājam. Un nevaram mēs visu to mašīnu aprakstīt ar visiem uzrakstiem. Rīga, Mārupe, Jūrmala, un vēl mēs būsim citās pilsētās, tad pēc kā tā mašīna izskatās. Arī par šo lietu ir jādomā, un es ceru, ka nākotnē tās iniciatīvas, ko patreiz uzņemās ekonomikas ministrija, attīstot, strādājot pie nosacījumu pilnveidošanas, nesīs savus augļus. Protams, tā ir Natālija Jansone, arī, kur tā bija laimīga sagadīšanās, un tā faktiski drīzāk tā ir likumsakarība no Air Baltica puses, bet no Baltic Taxi puses tā ir laimīga sagadīšanās, kad arī, teiksim, māksliniece, modelētāja, modes māksliniece arī pie šīs lietas, arī tīri praktiskās lietās var atrast tādus maziņas ieskicis, mazus sīkumus, kas vērš šo produktu acī tīkamu, atpazīstamu un uzmanīgu. Un nobeigumā jāsaka paldies visiem tiem, kuriem šajā te mācību laikā, pusotras nedēļas laikā, kopš mēs braucam, izteica savus priekšlikumus gan par, teiksim, servisu, gan par dažām iniciatīvām, kas mums ir jāpilnveido šajā darbā, kritiskām piezīmēm, un neliekšos arī liels paldies tiem, kuri pateica pateicības vārdus, uzrakstīja internetā, atsūtīja attiecīgās ziņas, un vienalga, vai tā bija, teiksim, kāda no vēstniecībām, kur bija pamanījuši šo jauno produktu, vai tas vienkārši mūsu Mārupas vai Zolitūdas iedzīvotājs, kurš